Sveikas! Te Kamilu, un šodien es veidoju šādu vintage make-up tēlu, izmantojot galvenokārt Charlotte Tilbury acu paleti Vintage One. Un es ceru, ka jums ir interesanti paliekt kopā ar mani. Es sākšu ar Lancome tonālo kremu. Tagad es izmantošu Urban Decay Primer Potion. L'Oreal uzacu zīmoli. Maybelline Brow Drum. Charlotte Tilbury The Vintage One palete. No sākuma gaišo toni uzklāšu pāri visam plakstiņam. Tagad šo te sarkanīgo toni ieklāšu acis ārējā kaktiņā. Tagad es padarīšu ēnojumu tumšāku, izmantojot pašu tumšāko paletes toni. Ar Urban Decay zīmolu es novilkšu līniju gar augšējo skropstu augšanas līniju. Tagad izmantojot šādu maziņu otiņu ar paletes gaišāko toni, es izgaismošu acis iekšējo kaktiņu. Izmantojot šo pašu mazāko otiņu, sarkanīgo toni ieklāšu zem apakšējām skropstam. Nedaudz papludināšu. Acis ārējā kaktiņā ieklāšu violeto zīmolu. Šo te glitteru zelto toni es ieklāšu tieši plakstiņam pa vidu. Šis tēls sanāk tāds diezgan dramatisks, es izmantošu Urban Decay Perversion skropstu tušu. Izmantošu Maybelline Concealer. Tagad es izmantošu buržā pūderi. Max Factor vaigu sārtumu. Lupu krāsu es vēl neesmu izdomājis, bet es parādīšu, kā tas man ir opcijas. Divas lupu krāsas no dzintars. Šī ir tonis 55. Šī ir T43. Tālāk man ir šāds tonis no Catrice 340 Berry Bradshaw. Burvīgais lielīgs tonis no Rimmel, tonis 380 Night Water Loops. Šī tāds te brīnums.
Es no Niks. Es pat nezinu, ko izvēlēties, bet es domāju, ka es sākšu ar Catrice. Ar Catrice lūku krāsu izskatās šādi. Manuprāt, principā jau tagad viņš ir diezgan tāds vintage. Bet es ļoti gribu izmēģināt vēl šo te Niks. Viņu būtu foršāk uzklāt ar lūku krāsu sotiņu, bet man nav šobrīd par rokai. Šāds kokteils man sanāca. Es ceru, ka jums bija interesanti kopā ar mani. Gaidīšu arī jūsu komentārus. Paldies, ka skatieties! Tā!